Izglītība ir liela loma cilvēka dzīvē, un katrs no tās posmiem ir svarīgs. Galveno pamatakmeni bērna attīstībā veido ģimene. Tāpēc ir svarīgi, kā veidojas saskarsme ar skolu, skolotājiem un vecākiem. Saskarsmes pamati sākas tieši sākuma skolā. Tāpēc tieši sākuma skolas skolotājs pašlaik domā, kāda būs nākotnes skola. Meklē jaunus risinājumus, pēta sākuma skolas skolēnu psiholoģiskās īpatnības. Meklē sasāpējušo mūsdienu pedagoģisko problēmu risinājumus. Rēzeknes 1. vidusskolas, 5. vidusskolas, logopēdiskās skolas, sākuma skolas skolotājs piedalījās starptautiskās konferences kultūra, ekoloģija un pedagoģiskais process norisē. Konference notika Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē 1994. gada 5., 6. un 7. oktobrī Tempus programmas ietvaros. Organizēt konferenci universitātes pasniedzējiem palīdzēja dāņu kolēģi. Tajā piedalījās arī Anglijas un Polijas kolēģi, kā arī pārējo Latvijas augstāko mācību iestāžu pārstāvi, studenti un pasniedzēji. Sākuma izglītības vadlīniju un standartu saturā ietverti vides izglītības pamatjautājumi, kas īstenojami dažādos aspektos. Pirmkārt, izziņas aspektā, zināšanas par dabu, tās objektiem un dabā pastāvošām likumsakarībām. Otrkārt, praktiskajā aspektā, cilvēka atkarība no dabas. Treškārt, ekonomiskajā aspektā, saudzīga attieksme pret dabu. Ceturtkārt, ekoloģiskajā aspektā, vides faktoru ietekme uz dzīvo dabu. Piektkārt, estētiskajā aspektā, dabas apzināšanā. Sestkārt, vietējā aspektā, tuvākās apkārtnes, dabas vides iepazīšana un izzināšana. Un kā 4. sadarbības programmas veidošanas starp Rēzeknes 1. vidusskolu un Daugavpils 1. vidusskolu pārveicamā grupām attiecīgi. Un Daugavpils pedagoģi jau piedāvā tādu iespēju, ka varbūt mēs varētu atbraukt ar saviem skolēņiem, vidusskolēņiem un šeit uz kādu pasākumu. Šeit konferences dalībnieki iesniedza sadarbības priekšlikumus un iepazīstināja klātesošos ar savu zinātnisko pētījumu tematiem. Mums ir šāda tēma cilvēku ekoloģijas problēmas un to risinājums pamatskolā. Līdz šim mums tās iestrādes galvenokārt ir sākuma skolai, bet katrā ziņā mums ir jāpaplašina līdz pamatskolas apjomu. Un apakštēmas šobrīd ir tāds, mums pamats sastāvā ir 5 cilvēki, un katrs ap sevi pulcina atkal cilvēkus, citus, kas palīdz šajā darbā. Un apakštēmas būtu tāds. Veselības izglītība. Otrais ir vides ķīmijas problēmas. Tad kultūra vides problēmas. Cilvēka kvalitātes aspekti. Un dabas un cilvēka miedarbības aspekti. Šāds te mācību līdzekļus. Viens būs, es nezinu, vai tas nosaukums būs precīzi tāds, vai varbūt drusku savādāks, bet saturs šiem mācību līdzekļiem būs vides bioloģiskie faktori, vides epidemioloģiskie faktori un saistībā ar to infekcijas slimību profilaks. Un kā papildinājumu šiem mācību līdzekļiem mēs gatavosim arī vingrinājumu un uzdevumu būtnīciņu skolēniem. Ja? Tā kā šo varēs izmantot gan skolēns, gan skolotājs to teorētisko daļu, un skolēns varēs izmantot tieši to darbu būtnīciņu. Otrs mācību līdzeklis, kurš mums vispār jau ir vienreiz sagatavots, bet tādā
varbūt drusku vecmodīgā stilā, kur mēs gribam uzlabot un papildināt un dot tādā jaunā skatījumā, kā mēs tagad, protam, holistiskā, ja, tie būs vides fizikālie un ķīmiskie faktori un veselības. Un arī šim mācību līdzeklītim ir domāts izveidot līdz vingrinājumu būtnīciņu. Un trešā vingrinājuma būtnīciņa būs tā mācību līdzeklim, kur jau jūs vakar redzējāt, ja, tad veselīgam dzīvesveidam. Tā, un tad tas pēdējais, ko mēs pašlaik darām, un rezultāts arī mēs varēsim iepazīstināt jūs visus, ja tas interesēs. Tas ir tāds pētījums, ko mēs darām CSI Cēšu skolās, pētījums fizikālās un sociālās vides faktoru ietekmi uz skolēnu fizisko attīstību un veselību. Rēzeknes pirmās vidusskolas, sākuma skolas skolotājas iepazīstināja konferences dalībniekus ar savu darbu, tieši mācību raidījumu ciklu Mēs dabas bērni. Šajos raidījumu ciklos tomēr būs integrētā tāda pieeja darbam. Varbūt ne tieši tā, jo nevar dabas mācību mācīt jebkuru priekšmetu sākuma skolā, tā ir prakse. Nevar mācīt atsevišķi vienu no otru. Piemēram, dabas mācībai ir veltīta tikai 1 stunda nedēļā. Bet, pieņemsim, lasāmajā grāmatā, visi temati ir saistīti ar dabas mācību. Tāpat arī darbmācībā, darbs ar dabas materiāliem pilnīgi visi priekšmeti integrēti. Sākuma skolas skolēniem veltītu mācību raidījumu ciklu. Šajā raidījumu ciklā jūs iepazīsieties ar savu apkārtni, lapām, kokiem, mežu, arī dzīvniekiem, un ļoti daudz būs atkarīgs tieši no jums, no jūsu vēlmēm un ierosinājumiem. Tādēļ gaidīsim lauku sijā dimanta rastu, kurš cauri skatās sietiņa acīm, redz visu pasauli dimantos mirdzam. Tagad ir rudens. Pēc pirmās pārraides noskatīšanās ļoti atsaucīgi mūsu darbu novērtēja dāņu kolēģi. You do a very good work, so we are very glad to come back, and I hope we meet a lot of you next time we are coming, so we can continue our discussion, our developing our common interests in Denmark and here in environmental education and health education. I think we can benefit both of us from this cooperation. So thank you very much for this time. Tā, jūs komplimentus angļu valodā saprotat? They understand all compliments. In English. Jūs saprotat, līdzīgas problēmas tur un šur, un mēs esam apstrādāti. I know it is very difficult to produce TV to use in teaching because it always will be compared with the professional TV we have on our national stations. So therefore, I think it's very good, and I like to see children on these good pictures. So I think it could be very useful for you to have such children. But I didn't understand the language, what you were talking about. It was very difficult to me to give some comments. But I enjoyed it very much. Viņam ir paticis, un viņš ļoti labi saprot, ka tas ir smagi, un ir jāsaistās ar studijām, ja? Un vispār, ka tas nav slikti, ko mēs darām. Paldies, thank you. Tas nozīmē, ka tā jādara. Nodarbību starplaikos sarunājamies ar daudziem interesantiem cilvēkiem. Un vispirms, protams, ar savām mīļajām pasniedzējām no Liepājas. Labdien, Daugavpils Universitātē! Es ļoti priecājos, ka esmu šeit satikusi savas pasniedzējas, pie kurām mācījos Liepājas pedagoģiskā augstskolā. Stādieties lūdzu priekšā. Ludmila Karoli. Un ko jūs pasniedzat? Es pasniedzu dabas mācības metodiku.
Un jūs, lūdzu? Es esmu Olga Glikas, es esmu dabas zinātņu katedras vadītāja un mācu veselības mācību. Ļoti, ļoti patīkami. Nu, mēs šodien jūtamies kā studentes, un tas arī mums ir patīkami šeit. Un vēl mums bija ļoti patīkami parādīt mūsu pirmo darbu no televīzijas cikla Mēs, dabas bērni. Sakiet, lūdzu, kāds iespējas jums radās noskatoties šo raidījumu? Man laikam pirmais iespējas bija lepnums par to, ka mēs kopā esam bijuši Liepājā un ka mūsu absolventi vienkārši kolosāli strādā un ir radoši cilvēki. Es domāju, ka jūs aizpildat vienu tādu vietu, kas Latvijā šobrīd ir tukša, jo visa šī ekoloģiska audzināšana viņi notiek tikai skolās un skolotājs ar saviem bērniem to dara, bet sabiedrība to nemaz nezina. Un ja mēs kādreiz teicām darbs ar vecākiem, tad šobrīd būtībā jūs to darāt. Jūs izglītot arī sabiedrību. Un dabīgi, ja vecāki kopā ar bērniem skatīsies šo pārraidi, tad viņiem izraisīsies sarunas un viņi varbūt kopā kaut ko darīs un tā. Man ļoti, ļoti patika. Un viss tas kadru montējums, un tas viss bija ļoti jauki. Un arī skolotāji, kas vadīja, Astrīda, kas vadīja, ļoti, ļoti jauki to izdarīja. Mums ļoti, ļoti patika. Paldies! Varbūt jūs gribētu kaut ko piebilst? Kolēģi praktiski visi jau arī pateica. Es absolūti pievienojos viņas domām, bet es varētu teikt, ka mani pārsteidz tā uzdrīkstēšanās un varēšana. Un tas, ka patiešām reģionālā televīzijā var rādīt šādu raidījumu, tas ir ārkārtīgi liels panākums, jo salīdzinot ar mūsu Liepājas televīziju, es jūtu, ka arī mums tur ir sava niša un varbūt, ka mēs arī varētu ņemt piemēru no jums un tieši tā arī varbūt mēģināt kaut ko līdzīgi darīt, jo tas visā Latvijā ir ļoti nepieciešams, kā kolēģi arī teica. Paldies! Nu, un tagad atgriezīsimies pie metodiskās puses, tieši pie tā praktiskā, kas saistās ar varbūt dabu, kā tieši mēs pasniedzām šos te varbūt sēklas un augus, ziedus, varbūt kādi novērojumi un varbūt šajā sakarā būtu. Man nav nekāda iebilduma, bija ļoti labi. Es jau teicu, ka es gaidīju kaut ko praktisku, un viņi arī sagaidīja. Jums tā bija ieplānots, un tas bija ļoti labi. Un bērni, un līdz ar to vecāki varbūt šo to iemācījās, kā darīt un pareizi izdarīt. Tātad jūs uzskatāt, ka šim raidījumam bija noteikti pozitīva kāda ievirze? Jā, noteikti, un es ļoti gribētu no jums kādu šo ierakstu arī pārrakstīt, jo mēs labprāt to popularizētu. Mēs to rādītu saviem studentiem un arī mūsu sabiedrībai un tā. Kas jauns notiek Liepājas pedagoģiskā augstskolā? Kā tur tagad mācās studenti, kad mēs šo augstskolu esam jau beiguši? Lūdzu. Protams, mēs arī negribam stāvēt uz vietas, jā. Mēs paši mācāmies un mēģinām pa jaunam mācīt arī savus studentus. Un tā ir ikdiena. Par to es tā sīkāk varbūt negribu teikt, bet es gribu vērsties pie absolūti visiem mūsu absolventiem, kas dzīvo šajā novadā. Šī gada 9. decembrī mūsu augstskolai būs 40 gadu jubileja. Un pirms šīs jubilejas būs ļoti daudzi tādi ieskaņas pasākumi, uz kuriem mēs ļoti silti aicināsim savus absolventus. Sekojiet reklāmai un esat mīļi gaidīti Liepājā. Apsveikuma vārdus konferences dalībniekiem saka Daugavpils Pedagoģiskās universitātes rektors. Cienējamie konferences dalībnieki, mūsu viesi, dāmas un kungi. Un lūk šis fakts, kā divi ekoloģiski virzieni, teorija un praksa savienojas kopā. Tas šodien ir īpaši svarīgi. Jo, kā teica Leonardo da Vinci, kas aizrāks ar teoriju ignorēt praksu un līdzinās jūras braucējām, kas dodas ceļā bez stūras un kompas un nekad nezina, kur viņš brauc. Tā ir tāda patiesība, tā ir aksioma, kas šodien var atliek. Visa pasākuma dvēsele un konferences darba grupas vadītāja Ilga Salīte. Mūsu grupa darbojas otro gadu. Tajā kopīgi strādā pasniedzēji no mācību iestādēm, kur tiek gatavošanas skolotāji. Skolotāji no vairākām republikas skolām un arī studenti.
Ja šo grupu tā ļoti tālēm vai emocionāli novērtējums, tad es teiktu, tā ir ļoti patīkamu draugu un domu biedru. Mēs esam atbraukuši uz Daugavpili, lai iepazītos ar Daugavpils universitāti un ar pasniedzējiem, kas šeit strādā un atbraukuši ciemos. Tādēļ varbūt stādieties priekšā. Tā, es esmu Arvīds Barševskis, Daugavpils universitātes dabas izpētes un vides izglītības centra vadītājs. Un jūs lūdzu? Un kolēģis Jorgen Ralt aus Denmarka, jā, no Dānijas. Mēs šeit esam ieradušies uz starptautisko konferenci, kuras nosaukums te darba kārtība man priekšā ir kultūra, ekoloģija, pedagoģiskais process. Ko jūs varētu pateikt bērniem, vecākiem? Pirmkārt, šī konference ir tāds interesants mēģinājums apvienot varbūt pat mazliet neapvienojamas lietas, jo pirmkārt, lai dabu aizsargātu, daba ir jāzina. Ja? Un otrkārt, lai aizsargātu labi, arī jābūt izglītotai tautai. Un mēs mēģinām šajā konferencē to visu apvienot kopā. Un tāpēc es aicinu vienkārši arī bērnus un vecākus pēc iespējas vairāk pievērsties, kaut vai ejot uz mājām, piemēram, no darba, ieskatīties tajā pašā dabā un mēģināt saskatīt skaisto. Un ja jūs iemīlēsiet dabu, tad jūs arī varēsiet to aizsargāt. Un mūsu mērķis arī to mēģināt parādīt šeit. Auf die Politiker zu haben. Doma ir apmēram tāda, ka ir ļoti svarīgi, lai skolēni un bērni un vecāki strādātu kopā pie dažādām ekoloģisko problēmu risināšanas un arī iesaistītos un veidot arī šo politiku ekoloģisko un apmēram tādā veidā. Mēs atrodamies tādā skaistā dārzā, kuru veidojusi cilvēka roka. Varbūt nedaudz jūs varētu pateikt, kas to ir veidojis, kas te ir strādājis? To ir veidojuši praktiski mūsu universitātes darbinieki, jā, kas to visu laiku kopj. Un tiešām ir prieks, ka viņiem izdodas. Darbinieki kopā ar studentiem? Pārsvarā ir speciāli cilvēki, kas ar to nodarbojas, bet, protams, arī studentus iesaistos, un arī studentiem šeit nodarbības dažreiz notiek. Un izstādes dažas, kā arī tagad mini izstādīti tāda ir. Jā. Manā pilsētā Reizekne ir tāda mazupīta Reizekne, bet jums te lielā Latvijas upe Daugava. Un mēs ļoti zinām šīs problēmas, kas saistītas ar Daugavu, varbūt nedaudz, ko cilvēks varētu darīt Daugavas labā. Daugavas labā cilvēks jau pirmkārt cilvēks jau ir novedis Daugavu līdz tam, ka ir šīs problēmas. Ja? Un cilvēkam tagad ir jādomā, kā šīs problēmas ar Daugavu, ekoloģiskās problēmas risināt. Un konkrēti pirmkārt jau ir jāpanāk starpvalstu vienošanās par to, ko mūsu Baltkrievija sūta. Kas pašreiz panākts? Pirmkārt, ūdeņu aizsardzībā mēs esam iepriekšējā konferencē parakstījuši vienošanos ar Lietuvu par ūdeņu aizsardzību ar Lietuvas Zarasu rajonu, jo daļa Zarasu rajona ūdens ir arī ietilpst Daugavas baseinā un nāk uz Daugavu. Mūsu likteņu upe Daugava ir daudz cietusi. Atcerēsimies Staburagu, Kokneses pilsdrupas, Pērses ūdenskritumu un citas Latvijas svētvietas, kuras mūsu bērni vairs neieraudzīs nekad. Daugavas taka. Šī vieta ir unikāla ar savu arheoloģisko materiālu, dabas krāšņumu. Daugavas sendē ir saglabājusi gadsimtiem cauri savu pirmatnējo izskatu. Pirmais, kurš to apzinājās, bija un ir žurnālists Dainis Īvāns. Paldies viņam! Kā mēs pašlaik varam aizbraukt uz šo vietu un redzēt šo vienreizīgumu savām acīm. Te mēs varam pārliecināties, ka cilvēks nav tikai visu iznīcinoša, bet arī domājoša būtne. Daugavpils pedagoģiskās augstskolas rektors Jansona kungs kopā ar dabas izglītības un vides aizsardzības centra vadītāju Arvīdu Barševski konferences dalībniekiem organizē izbraukumu uz Daugavas taku. Paldies Daugavpils pedagoģiskās augstskolas pasniedzējiem par milzīgo ieguldīto darbu šīs takas izveidē. Šajā vietā varēja skaloties aizsprostotās un nonāvētās Daugavas ūdeņi. Lūk, šī zīme liecina par ūdens līmeņa plānoto augstumu.
Klātesošos pārsteidza Daugavas plašums un vērienīgums. Katram radās vēlēšanās atbraukt uz šejieni vēl un vēlreiz. Cienījamie vecāki un skolotāji, atbrauciet uz šejieni arī jūs!